Labvakar, mazais draudziņ. Šovakar tu pastāstīsi pasaku par 3 draugiem - rudo lapsu, pelēko vilku un nedaudz lempīgo sesku. Viņi bija daudz lietas šai vasarā iemācījušies, bet pa cik viņiem arvien vairāk sāka vilināt zināšanas un kultūra, viņi nolēma, ka viņi vēlas iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Viņi paņēma un uztaisīja no priežu bluķiem bungas. Pašā rīta agrumā vilks gribēja pārsteigt draugus, bija savēlis bluķus, paņēmis 2 lielākas rundziņas un izdomāja draugus modināt. Viņš paņēma rundziņas un dragāja pa bungām Fila Kolinsa dziesmu. Kāda tā bija? Par gaisu un mīlestību. Tā, kas bija jau no 80. gadu beigām. Un viņš dragāja pa bluķiem, tā kā Fila Kolinsa solā. Un Sasks sāka mosties. Oi, šitā ir tā labā Fila Kolinsa dziesma, kuras viņa esat dzirdējis. Sasks nevarēja atteikties. No izsmalcinātām zaptēm, franču dejām un 80. gadu mūzikas. Tās bija viņa vājības. Un viņš bužināja lapsiņu. Lapsiņa! Lapsiņa teica, tā, kas tev Saska ir? Ceļamies, lapsiņa! Re, kā vilks spēlē bungas! Lapsi ieraudzīja un dzirdēja skaisto Fila Kolinsa dziesmu. Cik tā ir skaista! Un tad viņi nodomāja, ka viņiem arī ir jāiemācās spēlēt kāds mūzikas instruments. Pat cik vilks bija pieredzējušākais šajā kompānijā, viņš izvēlējās palikt pie bungām. Sasks ar lapsiņu vēlējās spēlēt ģitāras un klavieri, lai varētu nodibināt kārtīgu vokāli instrumentālo ansambli. Vilks kā buņģieris, kuram algs bija Fils Kolins, viņš arī bija gatavs ne tikai spēlēt bungas, bet arī dziedāt kā Fils Kolins. Un tad viņiem bija nepieciešams pavadījums. Sasks ar lapsu domāja, kā viņi varētu labāk iemācīties spēlēt mūzikas instrumentus. Un tad viņi bija dzirdējuši par vietu Smiltenes novadā, kas ir netālu no lieliskās kafejnīcas Pauze, par mūzikas skolu, kur bērni devās paplašināt savas zināšanas par mūziku. Viņi ir dzirdējuši no ļaužu pastaigām gar Niedrāju ezeru, ka tur ģitāru māca spēlēt garmatains skolotājs, un vairākas dāmas māca bērniem spēlēt klavieres. Kādus tur ir klavieru skolotājs, lapsiņi, tu zini? Laikam, kad Inga, Eva un dažas vēl. Un viņas visas smuki māk spēlēt klavieres? Jā. Sasks prasīja lapsiņai. Nu labi, lapsiņa, es domāju, ka mums ir jādodas uz pilsētu. Ielavīsimies mūzikas skolā un noklausīsimies, kāda tur bērni mācās spēlēt. Es gribu noklausīties gan klavieres, gan ģitāru, lai mēs varam vilkam palīdzēt radīt viņa grupu. Tā zvēri devās uz pilsētu. Viņi ielavījās mūzikas skolā. Viņi gāja kā Toms Krūzs gar sienām, lai neviens viņus nepamanītu. Lapsai bija zem acīm uzkrāsotas melnas švīciņas,
lai saule neatspīd, un viņas rudais purns nemestos tik daudz acīs visiem apsargiem un skolotājiem. Sesks bija uzvilcis savu balaklavu un kamuflāžas drēbes un saslēdzās kopā ar sienu ēnām un stūriem, un pēc pavisam īsa brīža viņi jau bija ielavījušies ģitāras klasē. Viņi skatījās ģitāras treniņu, un taisni tajā dienā bija ieradies mazais Haralds. Mazais Haralds mācījās notis un mācījās pirmos akordus ģitārai. Trinkšti, tinkšti, tinkšti, tankšti, Viņam sanāca ļoti labi akordi, ko ļoti grūti atdarināt. Un tad, kad viņi bija pabeiguši nodarbību, garmatainais, laipnais skolotājs paslavēja mazo Haraldu un teica, labs ir mazais, tiksimies nākamajā nodarbībā, un Haralds devās prom uz savām mājām. Kā notika ģitāras nodarbība. Tikmēr jau bija saradušies bērni uz klavierēm. Viņi mācījās notis un mācījās dziesmiņu. Runcītis, incītis. Lapsa dega nepacietības ugunīs dzirdēt klavieru nodarbību, jo viņa domāja, ka viņa ļoti labi spēlēs klavierus ar savu kreisās ķepas vidējo pirkstu. Un viņa skatījās modri. Viņa aizslīdēja aiz klavieru klases skapja, noliecās un sāka klausīties, kā skolotājs māca bērnus. Bija atnākusi mazā Māra. Un mazā Māra dziedāja dziesmiņu par incīti runcīti. Vari nodziedāt? Nu dodzieti. Nu pirmo pantiņu. No 3. Es dziedāšu līdzi. Nu vari. Nu davai. 1, 2, 3. Incīti, runcīti, pucīni, vilniņu. Kas tālāk bija? Rītā. Rītu būs saulniņa, saules tevi kājas. Un viņa to dziedāja savā brīnišķīgajā klavieru pavadījumā. Un skolotāji priecājās, jo ar katru reizi mazajai Mārai sanāk arvien labāk un labāk. Lapsai bija atkāries žoklis. Tati, tāls seska! Pasties, kā tie mazie bērni jau tik labi spēlē! Mums arī kā meža zvēriem ir jāiemācās, lai mēs varam vilkam palīdzēt uzstāties. Varbūt mēs varētu vēl līdz ziemas sākumam meža estrādē uztaisīt koncertu. Un viņi vēl paklausījās dažas nodarbības. Pat cik viņiem negribējās strādāt un grāmatnīcā neviens viņus negaidīja bez naudiņas un viņi nevarēja atvērt kredītlīniju. Viņi paņēma un no mūzikas skolas pagrāba lielu kasti ar nošu grāmatām un skrēja prom pāri kalna mužai atpakaļ uz Niedrāju. Viņa aizstiepa. Uz maiņām Saskas jau nesa lielāko gabalu, jo labs jau ir dāma un viņai bija. Lai viņa izskatītos pietiekami šarmanta mūzikas skolas spiegošanā, viņa, protams, bija uzvilkusi savus augstpapēžu kurpes. Sasks bija nonesies nošu grāmatas, un viņi ieradās pie vilka ar veselu kasti ar nostiem. Viņi uzkrāva uz Niedrāju laipas nošu grāmatu. Nu, vilks, klausies, mēs pilsētā redzējām visādus brīnumus. Mēs esam gatavi trenēties ar tevi. Mēs ieguvām
pamatus, spiegojot mazos bērnus, kā viņi spēlē. Viņiem ļoti labi sanāca. Un tagad mēs esam gatavi trenēties kopā ar tevi. Mēs jau samācījāmies dažas notis, un no šitām grāmatām mēs varēsim samācīties vēl ļoti daudz ko. Un tad viņi paēda gardas pusdienas. Pēc pusdienām bišķīt piesnauda. Sasks bija aizkrācies. Un pa miegam Sasks ar ķepu trinkšķināja ģitāru, bet Lapsa bija tik ļoti emocionāli aizkustināta no klavierspēles, ka viņa kustināja ķepu pirkstiņus, it īpaši kreiso vidējo, un iedomājās, kā viņa klavierēs pārvar oktāvu pēc oktāvas. Tad pienāca pēcpusdienas snaudas beigas, zēri izstaipījās, vilks jau bija salicis viņiem pie instrumentiem, notis viņš bija izgatavojis no čiekuriem meža klavieres Lapsai, un vilkam no vīteņaugiem pie kārtīga dēļa piespriegojis vīteņus, tā, ka tos pakustinot stīgas skanēja, un tā bija brīnišķīga ģitāra. Un tad viņi sāka pirmo mācīties Genesis grupas slavenāko dziesmu, kur es aizmirsu, kāda tā bija, kur arī bija Phils Collins. Un viņi sāka trenēties šīs dziesmas, lai varētu labu apstākļu sakritības gadījumā vēl šogad pirms ziemas mežā uztaisīt koncertu. Tā viņi mēģināja līdz pašam vakaram. Progress bija lēns, bet tomēr bija. Vakarā viņi noguruši, ēda gardas vakariņas, pastaigāja ap ezeru. Pēc tam sabužināja ugunskura, piemeta malciņu un devās pie miera. Tāpat darām arī mēs. Ar labu nakti!